24. augusts. Dāmas un kungi, vienreizējā neatkārtojumā Olga Reicka. Paldies jums, liels paldies Mitrekam, paldies visiem, paldies maestram, kas tu man palikāt, sagaidījāt, ka es atnākšu. Paldies jums. Es nezinu. Vismaz 33. Bez rezultātu. Bet tagad es skatuvis tev šīs mazās skatuvītes, es ceru, ka es nestāvēšu tā galīgi ar muguru pret meistaru un pārējiem. Es aicinu skatuvis manus dombiedrus. Tas ir Aivars Gudrais, Zana Gudrā, jauniešus, Jānu Miltiņu, tas ir Arnu Miltiņu dēls, ja? Un Viesturu Santu. Es tad neko nestāstīšu, tādu īpaši, ja jūs, es neko citu nemāku, tikai kaut ko mazliet uzdziedāt. Vēl es arī mazliet iemācījos dejot, bet tas pēc tam. Tad gan būs viena dziesma arī no jaunā albuma, kas saucās Buram dziesmas. Imanta Kalniņa mūzika tur būs. Un Broņislavs Martuževas vārdi. Tad būs dziesma Lairaus. Un otrajā daļā ir tāda lieta notikusi, ka es pēdējā laikā esmu atsākusi tautu dejas dejot, tā kā tautiņu dejas dejoju joprojām rotaļā XO jau veselu gadu. Pagājuši gadu nodejoju visus 9 koncertus tajā trakajā stadionā, kad bija apmēram 30 grādi karsts. Tur biju arī es un Silvija savus vecos ceļus ar Alsugas Vilnas zeķiem. Tā tas bija, turpin joprojām, un otrajā daļā, protams, būs arī rotaļa XO, Nulu raksti būs, un, protams, būs arī Jānis Burviņš, choreogrāfs ar tautsdeju ansambli Līgo, un būs arī Olgas Fērbergas tautsdeju ansamblis Dzintariņš, ar ko kopā es arī ar bērniem esmu dejojis veselu tūri 2 gadus atpakaļ. Un, protams, būs arī Laimas muzikanti, Krūga Madaļiņa, būs arī Rikards Lepers, arī ar viņas kaut ko uzdziedāšu. Tomēr mēs esam arī domu biedri. Obligāti būs cits. Man ir vairāk. Viņam ir vairāk. No manas
kolekcijas. Maestro vienu varbūt jums atpiemetos. Kaut ko līdzīgi šitam varētu jums piestāvēt. Manāka firma ekspuse, kas tad. Tā? Rihards Lepers. Jā, Rihards Lepers, tieši tā. Tas tā. Turpinām par Olgas koncertu. Nē, kāpēc, ne? Visu, cik var tad jau, cik pusotru stundu pagājis, ne? No sākuma 2, ja? Cilvēki taču grib arī kaut ko paskatīties, piemēram, to uzroku, pakomentēt. Tātad vēlreiz Buram dziesmas. Otrajā daļā piedalās arī dejotāji no Roteļas, Līgo, Tvinterī. Dziedās arī Baumaņu ģimene, Laimas muzikanti, Roberto Meloni, vēl pārsteigums, pilns koncerts, uzbūšanās. Jā. Ko ne? Kāpēc ne internacionālais? Tieši tā, visas tautu dziesmas, ļoti daudz tautu dziesmas, pasaules tautu dziesmas. Bet tagad mēs varam nodziedāt vēl vienu dziesmu, kas saucās Rakstu raksti. Un šo dziesmu Imants Kalniņš uzrakstīja pirms kādiem 4 gadiem tieši man. Šī dziesma tātad ir daudz kur skanējusi, bet tā kā es teicu, mēs tulīt arī iesim studijā un veidosim, rakstīsim albumu, kas saucās Buramdziesmas. Rakstu raksti. Burmani buris
Un noslēgumā mēs gribam teikt jums paldies un uz tikšanos festivālā Big Bang Latvijas Pērles. Paldies! Big Bang piedāvā populārās mūzikas festivāls Latvijas Pērles. Dzintaru koncertzālē no 21. līdz 24. augustam. 4 vasaras vakari ar lieliskās Olgas Rēckas, drauga Mārtiņa Freimaņa, divas Laimas Vaikules un maestro Raimonda Paula mūziku un uzstāšanos. Latvijas Pērles. Personības, ar ko lepojamies. Mūzika, par ko priecājamies. Ģenerālsponsors Big Bang.